Sveiciens, mīļie! Turpinājums par gremošanas sistēmas dažādiem produktiņiem. Tātad, tā kā mēs esam iesākuši par svaru mazināšanu, par tauku šķēlājiem, par ogļhidrātu šķēlājiem runājām arī par ultrabiomu detoksu, tādu spēcīgu programmu, spēcīgu produktu, kurš viens var strādāt daudzu vietā. Turpinājumā tagad būs par Loklo. Tas ir tāds lieliskākais šķiedrvielu avots no Nature Sunshine produkts. Un satur tas šķīstošās un nešķīstošās šķiedrvielas. Šķīstošo šeit ir 5 reizes vairāk nekā nešķīstošo. Un runājot par šķiedrvielām, cilvēki visbiežāk to uztver kā celulozi, kura ir nešķīstoša šķiedrviela un kurai visgarākais ir ogļhidrātu ķēdes, jeb struktūras. Tādas garas šķiedras, piemēram, celuloze, dilliskātiņā, ja dilliskātiņu pārlaužam, tam atšķiļas līdzi šķiedras. Lūk, šīs ir tās šķiedras, kas ir nešķīstošās. Ja paņemam ābolu, tad tā miziņa ir nešķīstošā šķiedrviela, bet viss saturs tajā iekšā ir šķīstošās šķiedrvielas. Tā, es gribu paskaidrot, lai cilvēkiem tas būtu tā vienkāršāk saprotams. Vai arī, piemēram, kāpostu lapu, ja mēs ņemam, tad nešķīstošās šķiedrvielas ir tieši tās stiegriņas, kas ir zīmē to kāpostu lapu, un pats viss pārējais lapas saturs ir šķīstošās šķiedrvielas. Tas mīkstamiņš, ja? Un priekš kam cilvēkam vajadzīgas nešķīstošās šķiedrvielas? Tās palīdz saformēt barības vielu kamoliņus. Kad barība slīd pa zarnām, zarnu viļņveida peristaltiskās kustības formē šos te kamoliņus. Jo šajos kamoliņos iekšā notiek barības vielu fermentācijas procesi. Kā tādā mazā laboratorijā, katrā kamoliņā atsevišķi. Tur uzlabojas tādā veidā arī uzlabojas zarnu motorika, un reizē arī šīs šķiedrvielas palīdz likvidēt kaitīgās vielas no zarnām. Šķīstošās šķiedrvielas, jeb pektīni, kā viņus sauc, uzsūc sevi ūdeni, viņas piebriest un rada piesātinātības sajūtu. Tāpēc ļoti labi šķīstošās un nešķīstošās šķiedrvielas izmantot tad, kad mēs gribam mazināt svaru. Es vēlāk pastāstīšu, kā var aizstāt vienu ēdienreizi ar šīm. Tātad pektīni palīdz salīmēt kaitīgās toksiskās vielas, kuras esam uzņēmuši, un palīdz tās izvadīt ārā. Šķīstošās šķiedrvielas palīdz veidot zarnu iekšējās sieniņas, gļotu slānīti. Tas ir tātad tajā gļotu slānītī arī notiek visi noslēcošie gremošanas procesi, kad notiek barības vielu uzsūkšanās. Ļoti daudz pektīna ir upenēs, arī ābolos. Apelsīnos ir īpaši baltajā slānītī starp miziņu un pašu mīkstumiņu. Brokoļos, bietītēs, diemžēl lielākā iedzīvotāja daļa ikdienā neapēd vajadzīgo daudzumu šķiedrvielu. Un daudzi domā, es ēdu kliju maizi, izmantoju klijas cepot un tā tālāk. Man pietiekoši šķiedrvielu, bet klijas jau ir tikai nešķīstošās šķiedrvielas, un kur tad būs šķīstošās? Lai saņemtu pietiekami daudz šķīstošo šķiedrvielu, ir jāēd daudz zaļumi, salāti, dārzeņi, augļi. Tos vajag ļoti labi pārstrādāt. Ar zobiem sāk košļāt, vai sarīvēt uz rīves, vai termiski apstrādāt. Un mūsu uzdevums izjaukt augu šūnas, lai no tām mēs saņemtu šķīstošo šķiedrvielu pektīnu. Tāpēc ir jāsakošļā labi, mutes zobu mārsiekalām sajaucoties jau viss sāk sadalīties, vai arī, piemēram, sarīvēti tur burkāni un tā tālāk. Daudz saka, ka jāgrauž. Var bērns graust, piemēram, burkānu arī veselu, tas arī noteikti būs pa labu, bet viņam tāpat tas burkānu kumosiņš ir jāsakošļā pēc tam mutes zobumā. Lai no kāposta organisms saņemtu vajadzīgo daudzumu šķiedrvielu, pektīna ir jāapēd 2,5 kilogrami
jo cilvēkam dienā nepieciešams 25 līdz 30 grami šķiedrvielu. Bet vidēji mēs parasti uzņemam ikdienā ar uzturu kaut kur 10 līdz 15 gramus. Un praktiski tāpēc visiem cilvēkiem lielākoties ir problēmas ar kuņģa zarnu traktu. Sākas aizcietējumi visādi un tā tālāk, jo trūkst šķiedrvielu, kas palīdz formēt un izvadīt visu to, kas vajadzīgs un kas nevajadzīgs. Un no visas šīs šķiedru vielu daudzumā, ko dienā apēdam, 2/3 ir jābūt šķīstošajām šķiedrvielām. Un tieši tāpēc ir radīti uzturu bagātinātāji, kuri satur abu veidu šķiedrvielas. Un Loklo no Nature Sunshine ir viens no vispieprasītākajiem un šķiedrvielām bagātākajiem šķiedrvielu kokteļiem. Tas tiešām ir kokteilis. Pulveru veida tāds maisījums. Un ko tas satur? Pektīnu, guaras sveķus, akācijas sveķus, ceļmallapas sēklas, auzu klijas. Jo šķīstošām šķiedrvielām ir 4 veidi. Ir pektīna veida sveķi, gļotas, piemēram, ceļtaku sēklu miziņās, rada gļotas, un hemiceluloze, piemēram, auzu klijās. Loklo satur Sinerpro maisījumu, tā arī tas saucās, tā ir tāda īpašība tieši šim maisījumam, jo Sinerpro ir patentēts maisījums, kuru izstrādājuši un radījuši tieši Nature Sunshine kompānijas zinātnieki, jo patentēts ir ne tikai maisījums, bet arī pati tehnoloģija. Kā tas izpaužas? Ļoti bieži uzturu bagātinātājos bez galvenajām dabīgajām vielām klāt tiek pieliktas aizpildījuma pildvielas, tā saucamās kapsuliņās. Piemēram, sojas milti, kukurūzas milti, ciete vai rīsu milti, bet kompānija Nature Sunshine dara savādāk, iet pa citu ceļu. Un viņi savās kapsuliņās klāt pieliek tādus dārzeņus kā galviņu kāposti, tomāti, bietītes, brokoļi, burkāni, dažādas zālītes, piemēram, rozmarīns, kurkuma un tā tālāk. Tos visus izžāvē samaļ pulverī kā miltus, un šo maisījumu NSP izmanto kā ļoti veselīgu papildinājumu kapsulās un tabletēs. Šo maisījumu nosauca par Sinerpro. Siner tātad sinerģiskas, savstarpējas tādas iedarbības pastiprinātājs, un Sinerpro maisījums ne tikai rada apjomu, bet arī pastiprina pamatkomponentu iedarbību. Un Loklo ir ne tikai attīra mūsu iekšējo vidi, zarnas, uzlabo gramošanu, bet vienlaicīgi arī baro ar vitamīniem, minerālvielām, kuri satur, kuri ir šajā Sinerpro maisījumā. Un tieši tāpēc Loklo var lietot neierobežoti ilgi, jo, kā zinām, aptiekās nopērkamos sorbentus drīkst lietot tikai īsu noteiktu laiku, jo tie ne tikai izvada kaitīgās vielas, tie savāc izvada arī visās labās barības vielas. Ar Loklo ir citādi. To var gan kā sorbentu, gan kā ēdienu, jo tas ir gan patīkami smaržīgs, gan patiešām garšīgs. Tātad Loklo uzlabo gramošanu, uzsūkšanos un attīrīšanu no kaitīgām vielām. Tā ir viegla urīna dzenoša iedarbība, tas salīmē savāc kaitīgo patogēno mikrofloru un izvada to. Savāc toksīnus, gāzes un citas vielas. Galvenie Loklo lietošanas noteikumi. Pirmais un pats svarīgākais, kurš ir 100% jāiegaumē, ir pietiekoši daudz jādzer ūdens. Šis noteikums tiešām ļoti stingri jāievēro. Ja lietojat medikamentus vai citus uzturu bagātinātājus, tad Loklo uzņemam pirms vai pēc to lietošanas 30 līdz 60 minūšu intervālā. Ja lietojam pirms ēšanas, arī tad 30 līdz 60 minūtes intervāls. Devu palielinām pakāpeniski. Uzreiz iesaku sākt ar pusteikaroti daudziem. Pirmās 3-4 dienas būs teikarotīti, tad pāriet uz teikaroti. Un tikai pamazām pielāgojoties, ja nav kaut kādi pēkšņi aizcietējumi, jo varbūt aizmirstās izdzert ūdeni vairāk.
Tad tikai pāriem uz pilnu devu, tas ir 1 ēdamkarote dienā. Pie zarnu aizsprostojumiem, ja tiešām jau ir aizcietējumi, loklo nedrīkst lietot. Arī pie malabsorpcijas sindroma tās augtās, kad slikti uzsūdzas barības vielas, arī nedrīkst lietot loklo uzreiz. Vispirms ir jādabū vaļā zarnu traktā viss, lai tur nav tādi kā akmeņi un aizcietējumi. Lūk, pirms sākt lietot loklo, skaidri sev noformulējam, ko vēlamies iegūt. Ja gribat, lai no rīta ir viegla mīksta vēdera izeja, tad, piemēram, ap 5-6 vakarā, iepriekšējā vakarā, izdaram 1 kapsulu Nature Lux. Tas nav Eiropas tirgu, tas ir dabūjums caur Krievijas tirgu, bet to var dabūt. Un pēc 30 līdz 50 minūtēm izdzer loklo. Līdz rītam loklo būs aizgājis līdz tievajām zarnām un izdarījis savu labo darbu. Nature Lux savukārt vai nu apēd ar ēdienu vai uzdzerot biezu dzērienu, piemēram, kefīru, jogurtu vai tomātu sulu, lai kapsula nepieliptu barības vadam, kas ir svarīgi tiešām. Loklo ņem 1 ēdamkaroti. Pirms tam, protams, kā jau es teicu, pieradinot sevi pamazām. Un ieteicams ūdens glāzē iejauc to karoti, loklo, un vēl pēc tam izdzert 1 līdz 2 ūdens glāzes. Tas tiešām ļoti svarīgi, jo citādi sanāk tā, loklo ātri sabiezē, un zarnu traktā veidojas tāds kā kamols. Ja tam būs pa maz ūdens, tad tas kamols vienkārši aizsprostos zarnu traktu un radīs tādu mehānisku aizsprostojumu un aizcietējumu. Tāpēc mums tādu nevajag. Mums vajag, lai tas loklo dara savu darbiņu, lai kā birstīte iziet pa zarnām, visu pamazām savācot, piemēram, tādas cietas masas, kaut kādas visādas gļotas nevajadzīgas, tā tālāk visu savāc un izved ārā. Lūk, ja cilvēks pēc žults pūšļu operācijas vai hroniska pankreatīta visu laiku, piemēram, ir šķidra vēdera izēja, tas ir bieži tā. Tad loklo lieto vienkārši ar mazu ūdens daudzumu, lai radītu šo te kamoliņu, lai sava veida veidotu tos zarnās kamoliņus, un kopā ar bifidobaktērijiem ļoti labi palīdz šādos gadījumos. Bet es ieteiktu arī kā uzkodu, vērtīga, enerģētiska un satur maz kaloriju. Arī mazā ūdens daudzumā, piemēram, siltā kefīrā, jogurtā var iejaukt loklo un izēst, apēst, piemēram, vakarā. Un tā būs reāli 1 ēdienreize. Vai arī, piemēram, kā citreiz es daru, kad nav laika gatavot, vai es zinu, ka man ir vēl ilgi jāstrādā vakarā, bet tā kā ēst gribās, lai es neietu našķoties, tad es ņemu 1 ēdamkaroti loklo, 1 kausiņu powermils, kā mūsu olbaltumvielu kokteilis, un kefīrs vai paniņas. Ļoti garšīgi, var paēst tiešām. Un pie tam vēl šīs te loklo mazina arī holesterīnu. Tā kā lūk, šāds fantastisks produkts mums ir vēl viens tieši kremošanas sistēmai, ko var lietot ikdienā. Paldies par uzmanību. Tiksimies nākošreiz. Parunāsim vēl par kādu citu veselīgu produktu.